Vai jums nav gadījies tā, ka tenī telefonā vai planšetē aplikācijas jau ir tik daudz, ka īsti nevar atrast, kā to sauc, kur es to ieliku, kā vispār šajā haosā ieviest kārtību? Aplikācijas mēdz būt tūkstošiem. Ir cilvēki, kuriem tās tiešām ir daudz. Un lūk, mēs runāsim ar Rolandu Laķi, kas ir producents, sociālo mediju eksperts un arī pasniedzējs, kurš mums parādīs, kā visā šajā haosā ieviest kārtību. Pirmā lieta – sakārtojiet visas savas aplikācijas mapītēs, loģiskajās mapītēs. Piemēram, kādā veidā to esmu izdarījis es. Pirmā mapīte – man ir sociālie tīkli, tur ir Facebooks, draugiem, LinkedIns. Otrā mapīte – Twitters, ar vēl papildus instrumentiem, ar kuru palīdzību es varbūt efektīgāk varu monitorēt to, kas tur notiek. Trešā mapīte – kartes. Google Maps, Waze, Foursquare un līdzīgi servisi, ar kuru palīdzību es nosaku savu atrašanās vietu kādā ģeogrāfiskā punktā. Nākošā mapīte – Office. Tur man ir viss, kas saistās ar darbu, lai mans darbs būtu efektīgāks. Atbilstoši savai profesionālajai darbībai, Rolandam ir atsevišķa mape aplikācijām, kas nodrošina bilžu apstrādi un dažādas kameras papildu efektus, kas nav pieejami planšetes pamatfunkcijās. Tāpat Rolands atklāja, ka viņam ir arī slepenā spēļu mapīte, un tā ir pamatots iemesls. Man bija tāda situācija, ka mēs sadarējām ar studentiem, ka es uzrādīšu ļoti labus rezultātus spēlē, par kur es neko nezināju. Spēle saucās Travians. Šo spēli cilvēki spēlē aptuveni gada periodā. Pateicoties šīs spēlei, es iepazinos ar ļoti daudziem interesantiem cilvēkiem. Šobrīd strateģiskās spēles ir tā simulācijas vide, caur kuru mēs varbūt arī mācāmies kaut kādus papildus paņēmienus savam biznesam. Spēle kā simulācijas vide. Manuprāt, tā ir zināma atslēga nākotnē. Tad spēle ne tikai tā lieta, kas nosita manu laiku un piesaista mani ar savām kaislībām, bet simulācijas vide nākotnes biznesa attīstībai.